Nu, čau! Šodien lasu ziņu, kad viena madama ar internetu starpniecību ir iepazinusies ar savu mīlestību kaut kur caur internetu, sarakstījusies ar Google Translate palīdzību. Un no viņas šis te sapņu princis ir iemanījies izkrāpt ne vairāk, ne mazāk, bet 300 000 eiro. Labi, neiedziļināsimies detaļās, bet es izstāstīšu vienu stāstu, kur zinu. Reiz kāda man pazīstama sieviete arī ar internetu palīdzību iepazinās ar tieši tā sapņu princi. Viņi ilgstoši sarakstījās, viņš rakstīja ļoti labas, skaistas vēstules un šad tad arī sazvanījās. Ja nemaldos, viņš pat īstenībā bija atbraucis, bet es varu maldīties par to, ka viņš ir bijis klāt. Nu, lūk, tas stāsts ir tā. Nu, un tagad tas jauneklis stāsta, tu mana mīla, es tev gribu precēties. Bet man ir jādodās diezgan tādā nepatīkamā braucienā. Man darbs piespiež jādodās uz vienu no Afrikas valstīm, lai nodrošināt tur vietējās naftas pārstrādes uzņēmuma darbību, vai tas ir IT sfērā, vai tas ir kaut kādā energo sfērā. Nu, ko tā sieviete daudz saprot no tik vienkāršām lietām. Bet, labi. Un viņš saka, tu mana mīla, zini, bet man neviena uz pasaules nav. Man ir tikai tu. Man bija brālis, bet viņš ir miris. Un tu zini, es tevi ierakstu kā savu mantinieci un tā, mazums, jo tomēr ir bīstama teritorija. Un kas notiek? Paiet kaut kādas 2 nedēļas, un meitene saņem interesantu telefonu zvanu. Labdien, te zvana no hospitāļa tādu un tādu. Esmu galvenais ārsts Muhameds Bambarbī. Un, redziet, mēs atradām to jūsu, pie mums ir jūsu tas draugs, kurā ir rakstīts, ka jūs esat viņa tur persona. Viņš ir smagi piekauts, viņam ir vajadzīga ļoti dārga operācija. Sūtiet naudu. Tomēr mīlas vārdā, ko tad nedarīs. Viņi skrien, meklē cilvēkus, kas, lai aizdod naudu, tomēr viņš ir turīgs cilvēks, strādā naftas sfērā. Aizdodiet. Viņam skraida apkārt, meklē kredītus, kur paņemt un tādā stilā. Un beigās tomēr viena no personām, pie kuras viņi griezās ar lūgumu aizdot naudu, uzprasīja, klausies, kas pa fīču? Tur tas ir baigi normālais čalis, viss ir kārtībā un tā. Un tad sāk skatīties, īstenībā, tas čalis sarakstā, es vienlaicīgi vismaz ar kādām 50 sievietēm. Normāls dīls, viss ir teātrs. Un ja pie mums tā tas notiek, nekas nav mainījies. Tas kaut kur pat atgādina to gadījumu, kas bija padomju laikos par vienu rīdzinieku vai maskavieti. Dievs viņ zina, kas viņš tāds bija. Bet bija tā, kad Rīga-Maskava vilcienā regulāri braukāja viens pasažieris, kurš iepazinās ar sievietēm, stādījoties priekšā vai kā maskavietis, vai kā rīdzinieks. Braucot no Rīgas uz Maskavu, viņš tur iepazinās ar maskavieti, baigies galantais džeks, tur viss notiekās, vientuļš rīdzinieks. Un, iepazīstoties ar to sievieti, tomēr paliekot pie viņas, it kā ejot uz komandējumu, beigās sievieti kādiem pārnāk mājā un konstatē to, ka viņai dzīvoklī, izņemot lustru, pie griestiem vairāk nekas nekarājās. Un tāpatās notika arī ar sievietēm, kas brauc no Maskavas uz Rīgu. Un tad, kad šo te
vilcienu gastroļoru policija aizturēja. Un viņš nonāca tiesas priekšā, tad izmeklēja, saskārās ar to, ka ļoti daudz sievietes nāk un saka, klausieties, nu, es atsaukšu savu šito te iesniegumu, nu, viņš ar mani precēsies, nu, viņš tomēr, nu, tāds baigi foršais džeks, nu, es viņam visu piedodu to, ka viņš man izzaga visu ģimenes dārgums, visu, un tad izmeklētājs neizturēja un pateica, jūs šodien jau esat 6. kur viņš sola precēties. Un cik es zinu, pie mums vairāk pa vienu sievu vienlaicīgi precēt nevar. Nu, lūk, tā kā gadi iet, tehnoloģijas mainās, krāpšanas metodas paliek arvien izsmalcinātākas, bet sieviešu naivums nekur nav pazudis. Mīļās dāmas, esiet realistes. Sapņu princes pie jums neatliks no interneta portāla. Sapņu princes ar miljoniem kabatā. Diez vai. Varbūt 1 no miljarda. Esiet gudrāks. Bet nu, ja jums smadzeņi nav. Dod Dievs, neierojiet savās avantūrās kādus citus cilvēkus. Sargāsim sevi.